Nu ko, sveiki, makšķernieki. Nu ko, atrodamies Jelgavā pie pils. Nu, protams, ko mēs ķersim, atbraucām vimbas pamēģināt, to, ko visi tagad mēģina. Izstās makšķernieku daudz, kaut kur pulkstens ir +9 no rīta. Nav silts, šodien bišķīt augstāks, vakar -2 grādi, šodien jau -10 grādi. Tāpēc nezinu, ņems šodien, neņems vimbiņa, vakar, piemēram, neņēma. Vakar 2 dabūja pa pāris stundām, nu vakar visiem tā švaki, varbūt kāds kaut ko dabūja. Nu, bija, kurš dabūja tur no viena aliņģa pa 6 tur, bet tas ir kurš trāpīs. Tāpēc šodien atbraucu atkal mēģināt. Cerēsim, ka būs iešu tuvāk pie Jelgavas tilta. Jo man nepatīk baigi sēdēt tur visā pūlī, kur visi cilvēki, tāpēc es iešu bišķīt maliņā. Jā, un skatieties uz ko, kā ķeru, parādīšu jums. Protams, ja būs zivtiņi. Re, kur iedevu vārniņai asarīt, lai uzēd dzīvnieci, viņam arī putniņiem ir augstējas gribās. Draugi neuzspēja nofilmēt, kas tad mums šeit. Ko? Opa, vimbiņa. Un uz ko? Redziet, uz zaļo mūrmišku un motilīti. Tā, nu ko, draugi, nolaidām. Es spēlēju tā, re, kur grunts. Un tā, hop. Un kaut kur no grunts 10 centimetri, un tad šitādē šūpini. Nu, un gaidi, ka paņems. Tad bišķi augstāk. Atkal uztaisīja pauzīt, tā kā uz vienas vietas. Tad atkal paņēma 10 centimetri augstāk. Bet baigi uz aktīvo ņem, vajag aktīvāk šūpināt. Tad es atkal nolaidu uz grunti, bišķīt pasitu pa grunti. Un tad atkal šūpini. Nu, un jāšūpina, kamēr būs. Nu, ko, draugi, ir? Vēl viena otrā. Nāk ārā. Vimbiņa. Opa. Nu, ko, draugi, atkal uz zaļo. Paskatieties, kāda smuka. Super. Motelīti nekautrējieties. Liekat normāls, liek kāds 10 motelīši. Dziļums kaut kur 5-6 metri šeit. Pagaidām 3 āliņģi, 2 zivis. Jāgaida tālāk. Jāmeklē. Izskatās, ka šodien arī jāmeklē. Kur ir, tur paņem. Šādi brīnumi ar mums upē ķerās. Ķīsīši. Tā, nu ko, draugi, ir. 3. nāk. 3. vimbiņam. Ubļa. Kāda smukulīte. Nu, un atkal uz zaļo, protams. Uz zaļo mūrmisku. Tāpēc, ja neķerās, jāsteigā, jāmeklē, un tad būs zivtiņi. No rīta bija 3 vimbiņas. Pēc tam aizgājām plicīšus, paķert asarīšus. Tepat pie pils Jelgavā. Tagad aiziešu uz kameru palādēties un iešu vēl vimbas mēģināt. Jo vakar esot vimbas ķērušās vakarā. Tāpēc iesim vēl mēģināt.
Es domāju, ka vēl jābūt kādai vimbiņai. Domāju, bišķīt savādāk uzsriet sistēmu ar divām urmiškām, vienu lielu, vienu maziņu. Ko mēģinās. Tā, nu ko, makšķernieki. Šodien arī beidzam copi. Kā jūs redzat, aizmugurē Jelgavas pils. Jā, 5 gabalus dabūju ārā. Bija vēl kaut kādas copītes. Te mēs aizgājām, saķērām slicīšus. Jo no rīta es noķēru 3 vimbas, tas bija kaut kur 8:30 no rīta atnācu. Un kaut kur 1. 2. āliņģi nocēru pēc tam pēc stundas. Tad es vēl kāds 2 stundas gāju vispār pa tukšo, visi āliņģi, zivju nav. Nu kā, zivs ir apakšā, ekalotā skaties. Pilns ar vimbām iet, savā gaitā iet, bet neķerās. Šodien mums zaļā murmiška. Uz zaļo. Ot uz šādu. Tās jums parādīju. Ot uz šādu zaļo. Kaut kur 0,1 aukliņa, bet man jau liekas, ka viņa bišķi resnāka 0,13 kaut kur, bet tas pats viņas bija 0,1. Jā, un pusdienas sēdējām, ķērām asarīšu, plicīšu, šito skaķiem aizvedīšu, vimbiņas aizdīšu tētim mājā, lai uzcep, lai uzēd zivtiņu. Un vakarā tagad 3, vēl 2 paņēma, kolēģim viena paņēma, otram kolēģim viena paņēma. Jā, viņiem pa vienai no pusdienas laika. Es no rīta 3 dabūju, pusdienu nav, man liekas arī visiem pārējiem arī bija šodien švaki. Kāds kaut ko es redzēju, tad dabūju. Bet es pats ķēru tuvāk pašam tiltam, tur, kur tagad tā Jelgava ir uzbērta no kūdras. Vot tur es visas, un vakar 2 tur arī noķēru pa 2 stundām. Tur es biju aizgājis šodien uz otru pusi, tuvāk uz Kalnciem pusi. Tur nekā nav. Jā, kaut kā tā, šonedēļ laikam viss, makšķerēšanas nebūs. Brauksim ceturtdien jau projām uz Latgales pusi, uz Latvijas čempionātu. Šoreiz arī es piedalīšos. Pagājušais komanda piedalījās. Godīgi nepateikšu, kurā vietā bija. Nu, pirmo dienu bija normāli, otro dienu baigi slikti. Jā, un tur kolēģim vienu dienu slikti gāja, un otru dienu arī slikti gāja, un es kā rezervists tieši viņa vietā, tāpēc es piedalīšos sacensībās Latvijas čempionātā. Nu jā, tad uz tikšanos kaut kā tā, bet zivs meklējiet, viņa tagad tā, kura staigā, viņa iet savā gaitā un viņa neņem. Tāpēc jāmeklē, kur kaut kāda ir apstājusies, kā pie deguna trāpa, tā viņa 1., 2. nolaidienā. Un visa ņēma 10, 20, 30 centimetri no grunts ne augstāk. Visa viņa ir pie zemes. Kaut kādi iet pa augšu, bet bet visi pie zemes. Jā, paldies, ka noskatījāties video. Ko centīsimies tālāk.